Labdien! Es esmu Juris Visockis, Daugavpils 13. vidusskolas informātikas, programmēšanas pamatu un tehniskas grafikas skolotājs. Viss mans dzīves gājums ir saistīts ar Daugavpils pilsētu. Pirms 30 gadiem esmu šeit dzimis un šeit es pabeidzu skolu. Šeit, tajos laikos, es pabeidzu Latgales transporta koledžu, starp citu ar izcilību medaļu sportā. Daugavpils universitātē ieguvu bakalaura un magistra diplomu. Studiju gados ieguvu praktisko pieredzi strādājot par datoru administratoru Latgales centrālajā bibliotēkā. No 2011. gada strādāju Daugavpils 13. vidusskolā. Kolektīvā Jurijs uzreiz kļūst par vienu no radošākajiem, sabiedriski aktīvākajiem pedagogiem. Kolēģi sāk izmantot viņa veidotas programmas mācību sasniegumu ērtai kvalitatīvai apstrādei. Skolēnu gūtie sasniegumi informātikā, programmēšanas pamatos ceļ šo mācību priekšmetu reitingu skolā. Dzīves apstākļu vadīts, Jurijs drīz dodas uz darbu ārzemēs. Kolēģi raksta: Juri, atgriezies, skola tevi gaida. Mums, tāpat kā visā Latvijā, ir vajadzīgi gudri, talantīgi jauni kadri. Tā ir mana sirdsbalss, tāpēc jā, jā, jā. Īsi atbild Jurijs un metas darbā. Atjauno elektronisko žurnālu, apmāca kolektīvu darbam ar to, kopā ar kolēģi brīvajā laikā, negaidot apmaksas, ņem urbi, āmuru, vadus un ievelk interneta piekļuves punktus visos kabinetos. Turpinās veiksmīgs darbs, izstrādātas jaunas elektroniskās datubāzes. Viņa skolēni gūst izcilus sasniegumus. Skola kļuva par 2. mājam arī manam dēlam Arciomam. Esmu arī 12. klases audzinātājs, un mēs esam kā viena liela ģimene. Es cenšos viņam palīdzēt saprast, kā dzīvot lielajā pasaulē. Gribu paust savu prieku par mūsu klases audzinātāju. Lieliski, ka tas ir gandrīz tavs vienaudzis. Viņš viegli izprot mūsu problēmas. Brīnišķīgs informātikas skolotājs. Notiek dīvainas lietas, mēs apgūstam jaunas zināšanu apvēršanas, bet reizēm stunda pāriet kā viens mirklis. Un vēl, ne tikai pats spēlē futbolu, bet arī mudina mūs. Grūti būs šķirties.